Šomēnes, 14. oktobrī, pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā e-atkritumu diena. Šī diena pievērš uzmanību e-atkritumu radītajam kaitējumam, kā arī zaudētajiem resursiem, šos atkritumus nepārstrādājot un mudinot cilvēkus atbildīgi rīkoties. Elektriskie un elektroniskie atkritumi ir dažāda veida sadzīves priekšmeti un lietas, ko mēs darbinām vai no ar elektrību, vai no ar baterijām. Un tad, kad šīs lietas mums vairs nav vajadzīgas un kļūst par atkritumiem, tās mēs nedrīkstam mest kopējā sadzīves atkritumu konteinerā, bet tās ir jānodot atsevišķi speciāli tam paredzētajās vietās. Viena iespēja ir šo atkritumu veidu tādu, kas ir maziņas, kādi vādi, pelītes, varbūt kādas rotarlietas un baterijas nodot konteineros, kas atrodas lielākajos veikalos. Šādi konteineri parasti ir pie kasēm vai pie ieejas vai pie izejas, un tad šīs lietas tur var atstāt. Bet ja ir kaut kādas lielākas lietas, kā leduskapji, veļmašīnas, televizori, čaiņiki un gludekļi, tad tām meklē iespējas nodot dažādos laukumos. Šādi laukumi šobrīd mums reģionā ir 7, un tad attiecīgi pēc tā, kurš jums ir tuvāk, jūs varat paskatīties arī Šķiro viegli mājaslapā vai, piemēram, liepājasras.lv un atrast, kur šādi laukumi atrodas. Un savus elektroiekārtas vest uz kādu no šiem laukumiem. Šīs nolietotās elektroiekārtas laukumu operatori visdrīzāk nodod bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, kurš tālāk šos atkritumus nogādā uz pārstrādi. Šis ir ļoti specifisks atkritumu veids, kas sevī ietver daudz vērtīgā materiāla, gan dažādu veidu metālus, kā cēlmetālus un arī smagos metālus. Šie atkritumi nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos, jo nonākot sadzīves atkritumos, viņi tad, diemžēl, nonāk atkritumu poligonā ķīvītes, un viņi ar tām savām visiem komponentiem, kas ir, var piesārņot kopējo atkritumu plūsmu un vēlāk radot piesārņojumu arī atkritumu kalnā, un tas vēlāk var nonākt arī vidē. Un kas notiek, ja šie elektroniskie atkritumi tomēr nonāk poligonā? Visiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem tiek veikta sagatavošana, jeb pāršķirošana, un šajā līnijā cilvēki, pamanot šīs lielās lietas, viņas nošķiro nost. Ar mazajām ir daudz sarežģītāk. Piemēram, šobrīd milzīga problēma atkrituma apsaimniekošanā parādās šīs e-cigaretes, jo cilvēki visdrīzāk vēl īsti nezin un nav atraduši veidus, kā ar viņiem pareizi atbrīvoties. Sadzīves atkritumos šos atkritumus nedrīkst mest. Pareizākais, ko ar viņiem šobrīd ir darīt, tad, kad dodaties iegādāties jaunu elektrocigareti, tad arī šajās pārdošanas vietās ir konteinerīši, kur to veco cigareti atstāt. Būtisku pienesumu savākto e-atkritumu apjomam dod ikgadējā skolu jaunatnē rīkotā akcija Štepseles ceļojums. Reģionālais atkrituma apsaimniekošanas centrs Liepājasras jau 13. gadu rīko akciju Štepseles ceļojums, kur mēs aicinām reģionu izglītības iestādēs savākt nolietotas elektroiekārtas. Un šis ir lielisks veids, kā mēs, kā reģionālais apsaimniekošanas centrs, varam savākt nolietotas elektroiekārtas un pārklāt lielu mūsu reģiona daļu, kur varbūt cilvēkiem nav iespēja tik ērti piekļūt šiem šķirošanas laukumiem. Un mēs esam novērojuši, ka šajā akcijā Štepseles ceļojums mēs tiešām varam savākt ievērojumu daudzumu ar nolietotām elektroiekārtām. Kā jau minēju, šogad akcija notika 13. gadu un savācām vairāk kā 3500 dažādas vienības. Statistika liecina, ka, piemēram, 2019. gadā pasaulē kopumā tika radīti 57 miljoni tonu e-atkritumu, no kuriem tikai pārstrādāti tikai 17,4%, jo daudzas valstis izvēlējās šos atkritumus apglabāt un sadedzināt, nevis pārstrādāt atbildīgi.